Sveiki! Šodien esmu zemnieku saimniecībā Arāja kopā ar Ingrīdu no BAS. Sveika! Ko mēs šodien šeit apskatīsim? Šodien apskatīsimies divas šķirnes. InVigor 1310 un Clearfield šķirni InVigor 1266 CL. Ingrīda, atrodamies pie InVigor 1310. Lūdzu, pārraksturo viņu, kādēļ, lai zemnieks izvēlētos šo šķirni. Šī šķirne jau ir ar savu stāstu un ar savu pieredzi Latvijas laukos. Un, ja mēs runājam par 1310, divi vārdi, kas man nāk prātā, lai raksturotu šo šķirni, ir augstas ražas un elastīgums. Un tas elastīgums ir tas, kas šķirnei palīdz gan attīstīties rudenī, jo viņai ir ar strauju attīstību rudenī, līdz ar to saimnieki, kuri būs nokavējuši tos pirmos sējas termiņus, tad var sēt 1310 vēlākajos sējas termiņos. Jo, kas mums ir jādara, mums rudenī galvenais ir jānotur rapša augi, lai viņi tālāk augšanas punkts neiet uz augšu, lai viņi neieiet nākamajā attīstības stadijā. Nākamais, ja mēs runājam arī par zemcietību, un šeit atkal nevis es runāšu par datiem, kurus es esmu iegūst no izmēģinājumiem, bet to, ko mēs jau praksē redzam, kad 1310 spēja pārciest skarbās ziemas, arī ziemas, kad bija vairāk kailsali, nevis tikai tad, kad ir sniega sega. Tā kā par zemcietību šai šķirnei uztraukties mēs arī nevaram. Un pavasarī tas, kas ir forši, ka viņa ļoti strauji neattīstās. Te arī, kur ir sasētas vairākas šķirnes, un ja mēs paskatāmies uz tiem lauciņiem, tad varam redzēt, ka 1310 vēl ir dzelteno pumpuru stadijā, un ir kāds ziediņš atvērties, viņa nav tā, kas ir ar ļoti izteikti straujo attīstību. Piemērota dažādām augsnēm un arī piemērota tiešai sējai. Tieši zemniekiem uzdotais jautājums pārkstiņu atvēršanās ražas novākšanas laikā. Kāda ir izturība pret šo? Visām aguras tipa šķirnēm, kuras ir selekcionētas, nevajag par to uztraukties. Plusi, iegādājoties šo šķirni, ir elastība augsnes izvēles ziņā, gan sēšanas laiku ziņā, stabila raža un, protams, ziemcietība. Esam atnākuši līdz 1266 CL. Kādi ir zemniekam plusi tas, kad viņš izvēlās tomēr to Clearfield tehnoloģiju savā saimniecībā? Šīs šķirnes izvēlēsies visi tie saimnieki, kuriem ir savos laukos problēmas ar krūziežu nezālēm. Tas ir pats galvenais, kas mums palīdz nevis viņas ierobežot, bet lai mēs veiksmīgi varētu iegūt šīs lielās labās ražas no rapša. Kā ir šīs šķirnes attīstību rudenī un pavasarī? Šī šķirne arī ir no elastīgajām šķirnēm. Tas nozīmē, ka pie dažādām augsnes apstrādēm viņa vienlīdz labi attīstīsies. Tas ir pirmais. Ja mēs skatāmies uz sējas termiņiem, arī nesasteidzam. 1266 piemērotākais sējas laiks būs optimālais un vēlais sējas laiks. Viens no svarīgākajiem zemnieku jautājumiem ir ziemcietība. Ir tā, ja jau šķirne ir noturējusies tirgu vairāk kā 5 gadus un nav likusi vilties zemniekiem, tad tas nozīmē, ka ziemcietība arī ir viņai laba. Ražas potenciāls vienmēr ir bijis ļoti liels, un tāpēc arī saimnieki izvēlās šo šķirni sēt. Savelkot visu kopā, zemnieks iegūst šķirni, kuru iesējot varam cīnīties ar krustiežu nezālēm, stabilu ražas potenciālu, ilgas spēlētāju tirgū. Jā, vienīgais, kas atliek, mierīga dzīve saimniekam. Ja tādu jūs vēlaties, tad šī šķirne būs laba. Un tad zvaniet Linas Agro menedžeriem un jautājiet pēc BAS šķirnēm.